Tūlīt mēs runājam par Miss un Misters RTU. 25. februārī noslēdzās 3 mēnešus ilgais skaistuma un inteliģences konkurss Miss un Misters RTU 2011, kas notiek reizi 2 gados. Lai noskaidrotu labāko, skaistāko un atraktīvāko konkursantu pāri, finālistiem bija jāiziet cauri dažādiem uzdevumiem, ko vērtēja žūrija. Pieteicās uz 40 cilvēkiem, jo tur principā nebija daudzi. Atlasē tieši vērtējām tieši, kā viņi uzstājās, ka viņiem uzdeva jautājumus. Tad viņiem bija fotografēšanās, atjautība, tieši kā viņi tur atbild uz jautājumiem, cik viņi ir zinoši. Un tad bija vēl viņiem tāda kā teatrālā improvizācija, ka viņiem lika kaut ko izdarīt un cik viņi bija atvērti to darīt. Vienīgais konkursants, kurš atbildēja nepareizu jautājumu, kā tev tas gadījās? Tā arī palikusi ar vienīgo nepareizo. Es nezinu, tāds jautājums bija bišķi jocīgs. Pat Čaka Norīša īstenībā pārāk neinteresējos. Man liekas, ka šis pasākums ar katru gadu paliek arvien krāšnāks. Tas ir, kā šovs skatītājiem. Un tas noteikti lauž tos stereotipus un uzskatus, ka šeit ir tikai tehniski, formulās domājoši un dogmās izsakoties jauni cilvēki. Jā, Misters RTU 2011 ir Klaus Babulnieks. Miss RTU 2011 ir Agnete Veženko. Tas visnotaļ bija pārsteigums. Nebiju gaidījis pēc uzstāšanās un pēc priekšnesumiem nebiju gaidījis, bet tā lēma žūrija. Priekšnesums sanāca tā, kā sanāca, jo mēs gatavojām viņu 3 dienas, pēdējās 3 dienas tikai. Tādēļ arī sanāca tur tāda kļūmīte, bet pārējais gatavošanās process jau kopš novembra. Enerģija ļoti daudz, laiks arī jau sāku gatavoties tieši savam priekšnesumam. Mēnesi iepriekš. Pasākums ir ļoti interesants ne tikai pašiem RTU studentiem, tiem, kas to ir organizējuši, ne tikai pašiem dalībniekiem, bet arī pavērot, kā no ziemas miega var izsaukt studentus, pulcēties tiešām ļoti lielā skaitā, lai baudītu kā skaistums savijās ar eleganci.